Aknas atbild par ļoti daudziem procesiem organismām, tāpēc tās pārslogojot un neaizsargājot, var iegūt daudzas slimības, kuras izārstēt būs grūti. Taukainās hepatozes slimības, kura pazīstam arī kā aknu aptaukošanās sindroms, nosaukumā atspoguļojas tas, kas notiek šīs slimības laikā. Aknas aptaukojas tāpēc, ka tās ražo vairāk tauku nekā organismam nepieciešams, un tauki sāk uzkrāties aknās. Pārsvarā iemesls tam, ka tauki uzkrājās aknās vai saucamā taukainā hepatoze, tur ir pārsvarā tie divi iemesli. Viens iemesls tā ir alkohola lietošana. Alkohola lietotājiem, protams, ne visiem, bet ja ir šī ģenētiskā noslēdz, tad aknās uzkrājās tauki. Otrs, jau gandrīz pirms 30 gadiem ir Amerikā atklāja, kad ir līdzīgas izmaiņas aknās kā pie alkohola lietošanas ar tauku uzkrāšanos, bet tas ir pacientiem, kuri alkoholu praktiski nelieto vai lieto ļoti maz. Un lielākā daļa no viņiem bija ar paaugstinātu ķermeņa svaru. Tauki neizgulsnējas tādā gadījumā tikai aknās, viņi arī izgulsnējas citās šūnās, citos orgānos. Un principā, mēs aptaukošanos varētu uzskatīt par tādu sistēmas problēmu, sistēmas slimību. Tiem, kam ir alkohols, patīk tiem nelietot alkoholu. Tie, kas ir aptaukojušies, tiem mērena, regulāra fiziska slodze, ēšanas ieraduma maiņa, ierobežojot saldumus, augļus, sulas, visus vieglos ogļhidrātus. Un varētu būt hepatoprotektori kā papildinājums, kas stabilizē aknu šūnu membrānas. Piemēram, esenciālie fosfolipīdi. Esenciāla fortēna ir augu valsts līdzeklis aknu slimību ārstēšanai. To lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar ēstgribas trūkumu, spiediena sajūtu labajā paribē, kas saistīti ar toksisku vai uzturu izraisītu aknu bojājumu un hepatītu gadījumā, normalizē traucētās aknu funkcijas un fermentu aktivitāti, atvieglo termoregulācijas procesus aknās, veicina aknu audu reģenerāciju, pārvērš neitrāls taukus un holesterīnu formās, kuras derīgs to pārnešanai un metabolizēšanai un stabilizē žulti. Esenciāla fortēna palīdzēs atgūt lidojumu vieglumu.